Plosnā, bet jā, ok. Oi, tā. Čau, Elīna. Čau. Es vispār neatceros pēdējā reize, kad būtu mikrofonā runājis. Jā, es jau arī nerunāju mikrofonos, zinu, kā šitādos. Man ir tas pie telefona piespraužamais, bet tas nav jātur pie pašas mutes. Bet tev ļoti labi sanāk, tev vajadzētu sarunu šovu. Lieliski, tad, ja es tādu uztaisīšu, tu būs mans pirmais viesis. Vienojušās, visi dzirdēja. Tā, es pateiktu, man liekas, vienkārši man vajadzētu sākt trenēt par katru pateikt, kas kurš ir. Tās kartes tagad tur ir izspraustas, piespraustas, noliktas, visu apskatē publiskai. Visi kā uz dēlnes ar saviem dizainiem. Bet Elīna ir 4.6 intuitīvais projektors. Nu, es esmu sākus teikt intuitīvais, jo man tās Es tieši redzēju, tu biji uzrakstījis intuitīvais, man liekas ļoti labi izklausās. Jā, tāpēc, ka tas liesas un splīniskais, jau kaut kā, jā. Es pat pārlaboju arī tajā. Karšu veidošanas rīkā. Un 4.6 profils, projektors, un es, tātad tu jau dzirdēji mūsu iepriekšējā sarunu par to lēmumu pieņemšanu, vai ne? Un varbūt tu arī vari pastāstīt, kā tev tieši, vai tu esi vienmēr klausījusi savu intuīciju, vai arī, ja neesi klausījusi, bet vai tu esi viņu dzirdējusi, jo tev tomēr, jā, tā ir tavs spēcīgais centrs, pie 7. vārti, piedāvājam ir tava saule, jā. Varbūt uz šo, un tad jau var arī paralēli uzreiz par to projektorismu un vispār kā tad tev arī, ko tas cilvēka dizains tev dzīvē ienesa un kādas atklāsmes, tā kā, tadā, aha momenti. Nu, kopumā es nekad neesmu baigi paļausies savu intuīciju, tāpēc tas ir vēl viens faktors, kāpēc saka, man ir dzīve pirms un dzīve pēc. Un tad, kad es sapratu arī, ka mana saule ir 57. vārta, un kopumā man ir vienkārši jāuzticās dzīvē savai intuīcijai un viss pats sakārtosies, tad man īstenībā tas bija tā kā pārsteigums. Un man tas likās zīmīgākais šajā visā ir tas, kad liesas centrs atbild par liesu. Un pagājušajā gadā tieši arī pirms sāku Instagramā likt par cilvēku dizainu, es biju uz Vēdera Doguma sonogrāfiju, un man pateica, ka man liesā ir cista, kura ir labdabīga, nu tā kā man par viņu nav jāuztraucās, bet man tas likās ļoti, ļoti zīmīgi. Cik ļoti tas atspoguļojās patiesībā arī mūsu ķermenī. Jūs dzirdat Elīnu, vai man ir sajūta? Ja? Tuvāk? Šitā? Jā, bučotas mikrofons. Jā, bučot tiešām. Bet tātad man pateica, ka man ir cista liesā, un tas man likās super zīmīgi, jo es tiešām savu intuīciju esmu varbūt jutusi, bet apzināti ignorējusi, jo man ir mācīts dzīvot tikai pēc prāta, man ir ļoti, ļoti spēcīgi iestādīts programmīs, kas ir, kas nav pareizi, kas man būtu jādara, kas nav jādara, kad es īstenībā tagad saprotu, ka es nekad neesmu ļāvusi sev pat tā baigi domāt, kas tad ir īsti tas, kas man patīk un kur es gribētu kustēties, man bija vienkārši tā kā, kas man ir jādara. Un tagad es ļoti mācos ar to intuīciju, tā kā noteikti vēl ir ļoti liels potenciāls priekšā, bet es mācos to intuīciju saklausīt un viņai arī sekot, bet man gribētos teikt, ka man tādos attiecībos lēmumu pieņemšanas tiešām ļoti, ļoti balstos savos pirmajos intuitīvajās sajūtās un, piemēram, arī izvēloties dzīvokli, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Es iegāju pirmajā dzīvoklī, un man bija skaidrs, es jau intuitīvi reiz zināju, ka šis ir mans dzīvoklis, un man nevajag tā kā apskatīt citas opcijas, lai es būtu droša vai kā. Vienkārši šis ir tāds ļoti spilgts piemērs, ko es parasti izmantoju, ka es tiešām vienkārši iespēru kāju tur, un es reiz zināju, ka tas ir mans un viss. Un šādos mirkļos, es pilnībā paļaujos arī attiecībos cilvēku dizainu. Es tā kā ilgi nedomāju, nevilku plusiņus un mīnusiņus darīt to vai nē, tas vienkārši bija tīri intuitīvi, man tas ir jādara, un es uz to gāju, un viss. Jā, un interesanti, tev ir, ja mēs runājam par tiem variables mainīgajiem, ja? Tā kā tu esi drusku dziļāk dizainā varbūt nekā vidējais cilvēks šeit, kas ir klātesoši, ja? Bet es uzreiz vienkārši gribu pajautāt, vai tev arī ir kāda atziņa par to, ka tu esi diezgan strateģiska pēc būtības, un kā tas mijās ar to intuīciju? Vai tas strateģiskums, vai tu strateģiskumu saist arī ar to, kad, ja cilvēks, varbūt arī no klientiem, ko tas novērojusi, ja viņi ir, piemēram, tur quad left, ja, ka viņiem ir grūtāk, varbūt arī, tā kā, ka viņi vairāk tā kā tam prātam bieži vien klaus, tāpēc, ka viņi ir tādi strateģiskāki pēc būtības, kas jau cilvēku padara par to, kurš it kā, jā, visu tā izsver un tā. Starp citu, Santa, kas runā, viņa ir pilnīgi, viņa ir quad left, man liekas, to nekad dzīvē nepateiks, un man tas vienmēr pārsteidz, jo man viņa liekas tik plūstoša, bet tas ir, es pat nezinu, kas viņā. Jā.
Nu, laikam tas noteikti piešķir tādu niansi, ka man liekas, jā, ka man gribās tam prātam tā kā vairāk to stratēģiju, bet es šo ļoti labi izjūtu. Man laikam gribētos, es esmu mēģinājis būt vairāk plūstoša, kā es patiesībā esmu, kā man vajadzētu, un man bieži vien pietrūkst arī disciplīnas savā dzīvē, bet arī darbojoties cilvēku dizainu, piemēram, Instagrams ir ļoti labs piemērs. Tiklīdz man nav stratēģija, ko un kā, man vienkārši viss apstājās. Un tad, kad man ir tā kā tas plāns uz priekšu, ko un kā, tad uzreiz man ir arī tā kā tā struktūra, pie kā pieturēties, un tas man tā kā kaut kādā ziņā palīdz. Jā, jo tev ir tātad tavas smadzenes ir tās receptīvi, ja saucamās, kur tu, tāpēc tas plūsmas cilvēks, kur it kā pēc būtības baigā rutīna tevi iegrožo, tu to arī tā sajūti, vispār, jā? Jā, jo vispār es tā kā, ja man prasītu, tā kā vispār nesaistīt ar cilvēku dizainu, teiktu, man rutīna vispār nav man. Jo mums ar tevi tās augšējās bulciņas, tāpat man arī viņas skatās, arī tā kā, viena uz otru, man abas puses ir tā viena uz otru. Jā, tā kā tas ir interesanti. Un varbūt par to tā kā, tu esi projektors, kurš ir biznesā, jā. Un kā mēs zinām, ka projektori, jā, nav tie, kuriem ir jārukā no rīta līdz vakaram, un bieži vien cilvēks saka, ja tev ir savs biznes, tad tev būs jārukā no rīta līdz vakaram. Un, protams, mēs savu prātu, varbūt mēs tā nevaram izslēgt, bet varbūt tu vari padalīties arī, kā tas tev ir mainījis, vai tev vispār pirms tam, jo tomēr tu esi tā kā, var teikt, ar cilvēka dizainu, tu esi uzsāku savu biznesu, tev pirms tam tu neesi bijis pirms tam uzņēmējdarbībā. Tu finansēsi, esi ar finanšu lauciņš ir bijis tavējais it kā, jā? Bet tad attiecīgi, kā tu uzbrauc? Plūsmā. Jāpietur aizskari. Kaut kur jēzīt, man aizgāja. Es vienkārši domāju par to, vai tev, kā tu skaties uz to, vai tev pirms tam vienkārši varbūt bija domas, kā tu darīt, varbūt, jo tu jau varbūt iepriekš zināji, ka tu gribēsi kaut kādu savu lietu darīt, ka tu varbūt pat vēl nezināji cilvēka dizainu, un kā tas pamainies, cik forši vispār, ka tu tā kā cilvēka dizainu ej iekšā, un tu jau zini savu dizainu, un ka tu jau zini, ka tev biznesā lietas jādara savādāk nekā cilvēkam vidējiem, es gribētu teikt, bet tas nevis vidējiem, bet vienkārši vairums tomēr ģeneratoru, mēs dzīvojam tādā ģeneratoru pasaulē, un tad ir tā sajūta, ka mums arī ir jādara kā ģeneratoriem. Ar cilvēku dizainu es iegāju biznesa pasaulē, jā, un man pašai šausmīgi jocīgi liekas teikt, ka šis ir mans biznes, bet tā tiešām šobrīd ir. Bet man vienmēr bija iekšā sajūta, ka es gribu savu, es zināju, ka es gribu kaut ko savu. Un tas man bija tā kā jau no pusauģu gadiem. Mans pirmā mīlestība, ar kuras patiesībā bija ilgi kopā, viņš bija tāda riktīga biznesa vide, un es ļoti daudz tajā ģimenē pavadīju, un tad kopš tiem laikiem man bija vienkārši tāds, tur nav opciju, man vajag kaut ko savu. Es tikai nezināju, kas tas ir, un man visu laiku bija tā sajūta, ka man uz mēles gala tas ir, bet es īsti nezināju, kas. Bet man ir ambīcija kanāls arī. Jā, es jau ievēroju ambīciju kanāls. 3254, kurš nezinu, kurš ir ambīciju kanāls. Kādam varbūt ir 54, ir ambīciju vārti. Jā, Elīna ir viss kanāls. Jā, un man ir tas ambīcija kanāls, ko varbūt tās tā, ja tu man pirms tam būtu jautājis, vai man ir baigās ambīcijas, es teiktu, ka nē. Bet patiesībā es ļoti labi apzinos, un tur ir viena puse ir tas, ka tā tīri intuitīvi biznesā tā kā gribās doties, bet otrs ir garīgā izaugsme. Jā, tu māki izveidot biznesu, kurš var uzturēt pats sevi. Man liekas, īstenībā ar tiem saviem gadiem lielisks piemērs, vai ne? Jā. Jo tie, kuriem ir 54, tikai tie bieži, viņiem ir ambīcijas, viņi visu, ko grib, bet reizēm viņi varbūt, viņiem nav tas tā kā nav pilnais kanāls, ja? Tad nezinu, kā to noturēt tādā, ilgtspējīgā bieži vien varbūt. Jā, un tad attiecībā uz biznesu tas, kur es sākumā iekritu tajā, ka es ļoti daudz konsultācijas ņēmu un paralēli sāku tos ceļošus arī rakstīt. Un es noteikti daudz par daudz liku sevi uz āru, un es to ļoti arī jūtu. Bet tajā mirklī es iegāju tajā plūsmā, man tad tā kā vienkārši man bija tā sajūta, ka man ir kaut kas patiesībā arī no gēna atslēgām, lasot to bezmaksas profilu pieejumā, man te tieši arī vienā no tām gēna atslēgām parādās, varbūt tas arī ir kaut kas saistīts ar to ambīciju kanālu, kad radīt kaut ko, kas tev nodrošina kaut kādu materiālo bāzi, lai tu varētu turpināt garīgi augt. Jā. Un es to izlasīju patiesībā tad, ka ceļveži jau bija gatavi, un tam man bija tāds, ka savā ziņā man ir tā sajūta, ka es to arī izdarīju. Un ceļvedis noteikti nebija kaut kas, ko es, man tagad ir kaut kas jārada, lai man būtu ienākumi. Tas bija tiešām tāds vienkārši tiklīdz es pati dabūju sev to ceļvedi angļu valodā no Ērinas, tad man bija tāds, vienkārši tā kā šis ir, man rīktīgi patīk, tas ir kaut kas manējais, es to gribu darīt, un tad es tā kā vienkārši uzreiz
ieguldīju vairākus mēnešus to izdarot, un tagad šobrīd tiešām tā arī sanāk savā ziņā. Tas ir kaut kas, kas uztur manu biznesu, kaut vai dodot man iespēju, paņemt brīvību. Un būt šeit šodien? Būt šeit, jā, ja man tas ir nepieciešams. Un no sākuma noteikti man noteikti vēl ir ko mācīties, kā veidot biznesu kā projektoram, bet ir pāris lietas, ko es uzreiz izdarīju. Es uzreiz paņēmu palīdzību, kas man var, ar tiem pašiem ceļvežiem vienkārši es esmu ieguldījis savu artavu, un šobrīd ir cilvēks, kas vienkārši var izdarīt to manuālo darbiņu, kas man uzreiz noņem kaut kādu slogu nost, un tāpat kā mēs runājam grāmatvedības jautājums, kaut gan man ir izglītība finansēs, es nerisinu pati, un es labāk kādam samaksāju to naudiņu, un vienkārši varu fokusēties. Tādā ziņā, jā, es nebaidos lūgt palīdzību. Un arī, man liekas, 30 no ambīciju kanālā par to arī ir runa, kad tu neesi paredzēts visu darīt viens. Jā, tev ir jāatrod, tur ļoti daudz veiksmu panākumu balstās uz to, vai tev ir pareizie sabiedrotie dzīvē un atrast šos pareizos sabiedrotos, jebkuram, kuram ir 54 vārti, ja kāds klausās un skatās savās kartēs, var apskatīties. Un man Gaina atslēgās tieši tas 54 patīk, ka viņš, tā kā saka, ka tas nav, ja cilvēka dizainā tu tā kā pasaka, jā, tiekšanās pēc, tā kā materiālās labklājības, ja pamatā runa tur ir par to, tad Gaina atslēgas ļoti skaisti pasaka, ka tas ir par tādā daunas frekvencē jau tiekšanās pēc kaut kā vairāk, pēc kaut kā augstāk, kas vairs nav tikai materiālais. Un pēc būtības, jo mēs visi arī saprotam, ka bieži vien pie tā garīguma mēs nonākam tad, kad mums pamatvajadzības ir apmierinātas, jo patiesībā par kādu garīgumu var runāt, kad cilvēkam varbūt nav uz galda ko likt vai ne, un tāpēc tas ir tā kā pamats, un tad jau mēs ejam vienmēr tālāk. Bet es tā kā uzreiz par to biznesu tēmu, uzreiz rodas jautāju, ko man gribās paprasīt, bet varbūt tev arī būs kaut kas, ko tu vēl brīvi pati gribi. Bet man tā interesanti, es zinu diezgan daudz projektors biznesā. Tā kā tagad jau visi dalās, man liekas, es dzīvoju kaut kādā angļu valodas tajā burbuli Instagramā, kur, man liekas, es nezinu, vai ir kāds, kuram es sekoju, kura dizainu es nezinātu. Bet, piemēram, ko es novēroju, kad jā, tie projektori, viņi tā kā zina, ka viņiem nevajag tik daudz strādāt un pārstrādāties un bla, bla, bla. Bet tajā pašā laikā, ko es ļoti bieži novēroju, un šo es varbūt gribētu zināt no tavas puses, kā tu varbūt to jūti un kā tu to redzi, jo redzi, tu pati pieminēji, ka tu ņēmi vairāk sākumā nekā vajadzēja. Un tad, kad es redzu cilvēkus, kas ir tiešām tā ļoti strauji iztušies kaut kur, viņi bieži vien ir ļoti daudz darījuši sākumā. Piemēram, es zinu vienu astroloģi, kuri teica, ka viņi sākumā tur mēnesi, viņi ir projektors, un viņi taisīja 50 pāri lasījumus mēnesī. Un tad man tāds, Dievs, es nekad dzīvē tik daudz, es pat 20 neņemu mēnesī. Tā kā reāli, jā, es esmu ar to savu, es tā, es čiliņā. Bet, un tad man reizēm rodas jautājums, vai kā tev liekas, vai tāpat Emīlija, kuru mēs arī zinām, vai ne, viņa arī ļoti daudz darījusi sākumā. Un tad man reizēm liekas tas, kā tad ir, vai projektors dzīvojot savu projektorisko dzīvi, var tā vienkārši iet tajā, vai tu zini kādu tādu stāstu, vai kaut kā tev būs ko padalīties, ieiet tādā, jā, es tādā savā mierā strādāju tikai 3 stundas dienā, esmu uzbūvējusi ļoti strauji kaut kādu biznesu vai tam līdzīgi, vai tomēr arī tu novēro to, ka lielākā daļa ieiet tādā ģeneratorīgajā, un tad tā, es te uzbūvēju kā ģenerators, ja kaut kādu bāzīti, un tagad es varu dzīvot tajā savā dizainā. Un man gribās baigi ticēt, ka mums varētu līdz tam nonākt jau dzīvot savā dizainā, bet es sev bieži šos jautājumus uzdod arī, kā manifestors, kuram arī nevajadzētu tur no rīta līdz vakaram. Es gribētu teikt, ka gan jau ir projektori, kas tā var izdarīt, un varbūt tā vajadzētu, bet jā, es ritīgi iegāju patiesībā ar Eimiju, tajā Projectory Way runājot, viņa bija tā, kas savā ziņā mani nomierināja, pasakot to, ka, lai kaut kas eksistētu, vispirms tev tas ir jāuzbūvē. Un tāpēc arī sanāk varbūt sākumā ieguldīties vairāk, un tad tu meklē to, šitas es te ieguldījos, bet skaidrs, ka tas nav ilgtermiņa risinājums, tad kā es varu šo uzturēt ilgtermiņā. Bet, noteikti ir projektori, kas to var izdarīt, jau nevar tagad šobrīd konkrēti piemēru pateikt, jā, jo man laikam vairāk ir projektori, kas reāli deg laukā dzīvoja ģeneratoru dzīves. Un tāpēc es te nevaru pateikt konkrēti piemēru, bet jā, man sanāca, bet es ļoti ātri sapratu arī, ka es tā nevaru. Man gribētu teikt tiešām ātri. Un vispār es sapratu, ka
ka es tik daudz ieguldījos un tik ātri viss sāka notikt, ka es vispār tam nebiju gatava patiesībā. Un tad es ļoti bremzēju. Nu, tā kā katoju visu nost un pati bremzēju visus procesus, lai viss notika mazliet lēnāk. Jā, bet īstenībā tā apzinātība un tieši tā iebremzēšana, iepauzēšana ir tas, kas mūs beigās virz uz priekšu. Jo, ja mēs nebūtu, es arī par sevi to varu paši teikt, ja tu tās pauzes nemāk uztaisīt, tad vienā mirklī tu jau sevi noved līdz tā izdegšanai, kurā tev liekas tā viss, sorry, es nebūšu biznesā vispār vai tam līdzīgi, vai ne? Un tāpēc es arī domāju, ka tas mums visiem ir pieredzes, tas ceļš, neviens jau tajā eksperimentā neieiet tā. Jā, es ar pirmo mēnesi pilnībā izdzīvoju 100% savu dizainu, bet tā apzinātība jau kad kaut vai, es jau tā kā apzinos, ka šajā mirklī daru vairāk, varbūt nekā man vajadzētu. Bet es tā netaisos rukāt. Man liekas, ka panākuma atslēga visiem, kuriem ir nedefinēts sakrālais centrs, ir atrast savus pasīvos ienākumus. Es viennozīmīgi šim varu piekrist. Es savu biznesu sāku ar domu, kad es taisīšu produktus, tikai produktus, ja un pa lielu produktus ir, tu viņu uztaisi un tev viņš ir un tev viņš pārdodās. Jo arī tieši tāpēc konsultācijas var ļoti izdegt, un man tas vispār, tā kā, ja tu par to rutīnu saki, tā kā man biedēja tā doma, ka man ir mēnesi, 2 uz priekšu, vienkārši visas dienas saplānotas, kad konkrētos laikos man ir jābūt pie konkrētiem cilvēkiem runāt, vai vēl kaut kas tāds, man tas riktīgi, tā kā, man tas jau vienāds grūda. Un tad, jā, es saprotu, ka es gribu mazāku, jo tas ir, tā kā konsultācijas ir kaut kas, kur tu var ļoti, ļoti izdegt. Ir īpaši kā projektors. Bet skaidrs, ka, ja tu vēlies vairāk nopelnīt, tev vajag vairāk konsultācijas, un tas nav risinājums. Bet tas nav ilgspējīgi, jo konsultācijas var paņemt tik, cik tu vari, tas ir laiks mainīt pret naudu, un tad mēs saprotam, ka tur ir griesti. Tāpēc es saku pasīvi ienākumu, vai tas ir kaut kāds, video materiāls, ko tu laid, vai kaut kāds kursiņš, vai rakstisks materiāls, bet tas, man liekas, ir tā kā tas panākuma atslēga. Tas noteikti dar visiem, kam ir reflektoriem, projektoriem, manifestoriem. Un, protams, tad arī tev ir iespēja ļauties, kas man ir svarīgi, vienmēr atstāt to vietu tam nākamajam impulsam, jo tad, kad tev kalendārs ir pilns un tev nav vietas nākamajam impulsam, tad tu viņam nemaz nevari sekot, un tu jau noej no savas sliedes, vai ne? Un tu arī sajūti intuitīvi, vai ne? Kaut ko tagad vēlētos darīt. Un tajā pašā laikā runājot ar ģenerātoriem, es pateiks, man tur dienā 2 konsultācijas, un viss tā kā, bet viņš var paņemt 5, ja viņi ir stunda, ir cilvēki, kas nesaprot, viņiem liekas tā kā ļoti maz. Vai tur 2 dienas nedēļā. Taču tu kāpēc nevar konsultācijas ņemt 5 dienas nedēļā? Nevar. Jā, es atceros, ka mana pirmā tāda, kas īstenībā arī man aizveda pie konsultēšanas ceļa, man bija saruna ar Montu Viņamsonu, kas ir Omsoma, viņam Instagramā, viņa ir manifestējušies ģenerators, un es atceros to dienu, ka man bija ieplānota ar viņu saruna. Vienkārši mēs ierakstīsim, tas nav nekāds laivs, nekas, ierakstīsim sarunu. Tajā dienā, kad mēs sazvanījāmies, nezinu cikos, viņai jau bija kaut ko jau to izdarījusi, tad mēs sazvanījāmies, es pēc tā zvana vienkārši tādu, viss šodienas tāda deva man ir izdarīta, man pietiek. Un viņai vēl, es zinu, bija tan kaut kas, vai ne? Un es domāju, es tā nekad nevarētu. Un es zinu, arī cilvēku dizainā cilvēks, kas ir manifestējušie ģeneratori, un kas tiešām burtiski ir taisījuši 5 lasījumus dienā, katru dienu mēnesī. Īpaši, sākumā, pēc tam jau viņi aizgājuši kaut kāds tā sliedā, Un man tāds, kā tas vispār iespējams? Kāds ir tavs rekords? Es nezinu, vai tāds stundās skaitījis, bet viens mirklis bija, kad bija es sapratu, kad bija ļoti intensīvi un tas bija traki, tagad man ir tā, man ir optimāli 2 dienas nedēļā, 2 konsultācijas dienā, tad jau vairāk par 2 konsultācijām, tad jau es esmu, tā kā jau pa daudz, 2 konsultācijas, tas maksimums 2 dienas nedēļā, tas ir tas, ko es tā kā varu tā normāli uzturēt. Jā, man liekas, ir ļoti būtiski, ka tagad, īpaši mēs nodarbojamies ar to, vai ne? Kad mēs tomēr pašas dzīvojam to savu dizainu, un tāpēc, cik cilvēki pie tevis vai pie manis gribētu tikt, ir tik labi, ka viņi saprot, hei, bet, viņi man nepaņems, bet vismaz viņi izdzīvo savu dizainu, un tāpēc ir vērts gaidīt, vai paņemt kaut ko citu, bet varbūt ir kaut kas vēl vispār no tavas projektorīgās pieredzes, zin kā, tev kā projektoru man ir jāļauj tev izrunāt savus sakāmais, bez jautājumiem tikai vienīgi. Vai tev ir kaut kas tāds, kas tev liekas varbūt tāds svarīgi vispār, ko tu vēlies izstāstīt saistībā ar būšanu šajā procesā, cilvēka dizaina un ar varbūt kāda svarīga lieta, kuru mēs tev parvirzīmies uz biznesu, un par šito, man liekas, es varētu runāt stundām. Man liekas, mēs vēl parunāsim, bet šodien, lai tomēr nav izstieptais laiks, varbūt vēl kāda tāda atziņa vai kaut ko. Pirmā sākotnējā mana doma bija, kad tu man jautāji, par ko es runāšu, un tas, ko es tev arī teicu, ir tas, cik
projektoram ir svarīgi cilvēki, kas viņam ikdienā ir apkārt. Un kopumā projektoru veiksmi nosaka tas, cik forši viņam tie cilvēki ir apkārt un cik ļoti tie cilvēki novērtē viņu par to, kas viņš ir, par to, ko viņš prot un par to, ko viņš var dot. Un tas man tiešām tā kā citreiz arī konsultējot cilvēkus, es arī jūtu, ka nejūtu atzinību ne attiecībās, nekā, un tas tā ļoti piesardzīgi mēģina nodot to message, bet patiesībā tas ir arī kaut kas tāds, kas man ir pilnīgākā transformācija pēdējā gada laikā saprast, ka tā es nevaru sūdzēties, man tiešām tā kā vienmēr, tā kā tīpaši man ir 4 profilā. Jā, es te tieši par to gribēju. Jā, un piemēram arī manas draudzenes lielākoties visas ir projektori. Tas man arī bija tāds interesanti, ka es skatos kopumā 5 no 6 ir projektori. Un viss vien pēc otras projektors, jā, bet jā, katrā ziņā vienkārši arī ģimenē un jā, draugu lokā, cik svarīgi ir, ka tev apkārt ir pareizie cilvēki. Un tie cilvēki, kas tevi redz par to īsto es, nevis par taviem viltus es. Jā, es tieši gribēju teikt, lai tu precizē, kas ir pareizie cilvēki, bet tu esi pateicis, kas tevi redz par to, kas tu esi. Jā, un man pašai tas ir bijis tāda ļoti, tā kā liela atklāsme par to, kas es sapratusi, ka ir konkrētas attiecības manā dzīvē, kurās es nejūtos novērtēta par to, kas es patiesībā esmu. Un konkrētām attiecībām manā dzīvē ir jābeidzās, jātransformējās un tā tālāk. Un patiesībā, cik tas ir bailīgi. Tas ambīciju kanāls, bet ir transformāciju kanāls kā reiz. Jā, un cik tas ir bailīgi tiešām veikt šo transformāciju. Un varbūt bet tev pie 7 par tām bailēm, jo pie 7 vārtos dzīvo tās bailes no nākotnes, kā būs, vai ne? Un tad tas atgādinājums ir būt šeit un tagad un saprast, vai šajā mirklī man ir pamats bailēm. Un tad bieži vien, kad mēs saprotam, ka bailes ir vēl viens topiks, par ko es varētu ļoti ilgi runāt, jo stāv 57. vārtos un tāds bailes, tā kā intuīcija. Tas ir iemesls, kāpēc es ļoti ilgu laiku neesmu varējis saklausīt savu intuīciju, jo es dzīvoju savās bailēs. Jā, tā ka bailes ir mans trauksmes faktors, ierosinātājs ir bijis bailes un tā tālāk. Bet jā, tā kā tiešām saprast, kas ir tas cilvēku loks tev apkārt. Un tajā mirklī, kad tavā dzīvē ienāk kāds, kas tevi pa īstam redz, uzreiz tu jūti atšķirību. Un tad tu saproti, cik īstenībā tā kā tu pats sevi neredzi, tu pats sev netici, labi, vēl balts egocentrs visam pa virsmu, un tad ienāk kāds cits, kas tevi redz par to, kas īstenībā tev slēpjas apakšā un ko tu varētu šai pasaulē dot, tad ir tā, jā. Jo projektors sevi ierauga caur citiem, caur tām attiecībām ar citiem, tu to jūti. Un varbūt, zin kā, tā kā tu to arī ar 4, es uzreiz gribēju pajautāt to jautājumu, kā, par to profilu pa lielam, varbūt tev kopumā par viņu ko pateikt, bet tieši es iedomājos par to 4, cik viņiem ir svarīgi savi cilvēki. Un vai tev ir tā, kad, ja kāds, tavu lojalitāti kaut kādā ziņā pieviļ, vai kā lai saka, vai es nezinu, vai tev tādas situācijas bijuši, ka kāds draugs tev ir nodevis, tas tev ir tā kā 4, viss viņš ir izslēgts un atpakaļ ceļa vairs nav. Kā tu to, vispār tādu 4, varbūt to līniju, kāds izjūt savā dzīvē? Man laikam ir tieši pretēji. Man laikam ir tā, ka šis ir mans cilvēks, viņš mani pievīla, bet man ir jāatrod veids, kā to turpināt, kā to salabot un tā. Un tāpēc man ir ļoti grūti īstenībā tā kā kādu cilvēku no savas dzīves izstumt, jo man gribas pie viņa pieturēties, jā, bet tas, ko es pat arī iemācījos, tas, ka es kā 4 ne tikai ietekmēju savu tuvāko cilvēku loku, bet mans tuvāko cilvēku lokus ietekmē arī mani, un ir attiecības, no kurām mēs vienkārši izaugam. Un tāpēc viņas vajag atlaist, lai varētu ienākt kāds jauns. Bet es 4 ļoti jūtu, tiešām tas, ka man ir, pirmkārt, man tiešām ir cilvēki, kas man vāks visu dzīvi līdzi, ko es esmu, piemēram, draudzenes no 4. klases. Tagad draudzenes, ja kāds dzirdē šo video, domās, vai es Elīnai velkos visu dzīvi līdzi? Velkos. Bet jā, draudzenes, kas nāk līdzi, tad, piemēram, arī ar Jānes iepazinos ar draugiem, vai man vienmēr bija super svarīgi, ka man ir foršas attiecības ar kolēģiem, ka man tiešām vairāk gribējās. Arī šobrīd man pietrūkst ofisa dzīves kolēģu dēļ, jo man gribētos, lai man ir kolēģis, ar kurām aiziet kafiju iedzert. Man ir tieši tas pats. Es atceros, cik es biju laimīga tajā dienā, kad es tā kā pēdējā dienā, kad es atdevu visu birojā, izrakstīju pēdējos papīrus un gāju prom. Es biju tik laimīga, tā kā es zinu, ka tas īstais lēmums, bet es ik pa laikam iedomājos par tiem saviem kolēģiem. Tā,
Kad vienkārši, nu cik forši, tieši tas, ko tu saka, vai ne, kaut vai papļāpāt kafijas pauzē. Jā, nu tas ir tas, kas man pietrūks no rīta aiziet satikties, iedzert kafiju, papļāpāt un pusdienas laikā aiziet kopā pusdienas paēst. Nu tad es to mēģinu organizēt. Vai es uzreiz tagad iedomājos par to, nu, ka tu esi pilsētas dzīve, ja tad tev ir arī vieglaišāk iziet uz kafēnīcu vai uz kaut kurieni, vai tev nav tā, ka tev bieži cilvēki prasa arī konsultācijas, vai man jādzīvo pilsētā vai laukos, jo šo man jautājumu ļoti bieži cilvēki jautā. Jā? Nē, Jā. man tāds jautājums patiesībā nekad nav bijis. Baigi interesanti, jo man bija tāds lēmums dzīvē jāpieņem. Nu, tā kā es par to ļoti ilgi domāju, ja. Un nu, ir vietas, vai ne, uz ko es arī kartē skatos. Bet nu, tas nav tāds, ka tas tā kā baigi pēc dizaina varu pateikt, vienkārši, nu, piemēram, tie 5. vārti, kas ar to dabas tūmu varbūt tā kā vairāk saistīti, vai ne. Bet arī 4. līnijas, iedomājas, nu kā, tev ir tas 4, tu neesi tāds ritīgais, nu, hermits, jo man bija grūti izsvērt, es esmu 2, 4. Man patīk būt laukos, iziet savā sētā, kur neviens man neredz, bet tie pašā laikā man patīk tā opcija, ka es varu arī kaut kur aizdoties un satikt cilvēkus, un tas man pietrūks kaut kādā ziņā. Es noteikti esmu pilsētas meitene. Jā, nu tu esi 4, 6. Jā, tā kā to nevar... Un runājot par profilu, ļoti interesanti, ka tieši visas manas pārmaiņas dzīvē ienāca ar 30 gadu vecumu. Jā, tā kā jāgaida 50, ne, un tad mums jāņem saruna uz dienu. Man liekas, mēs jau tagad varētu uz dienu, bet man liekas, ka man mikrofons iedod nākamajam, un man ir tāda sajūta, ka tā kā tu... Vai tev ir vēl kaut kas, ko tāds svarīgs grib pateikt šajā mirklī? Paldies. Bet man reāli ir sajūta, ka es ar tevi varētu sēdēt un runāt 2 stundas no vietas. Es ar katru cilvēku, ko es, 2 un vēl vairāk droši vien, bet 2 ir parasti tas, kad es uzlieku to limitu, hei, tā ir 2 stundas, mēs vairāk nevaram. Bet es sajūtu, ka es gribētu paaicināt Gunu Raitumu kā projektoru drusku parunāt, un tad es aicināšu Tomu, kurš var jau lēnām sajust. Toms ir vienmēr gatavs, jā, tā kā Guna, varbūt tu vari nomainīt drusku par to, tu dzirdēji visu, ko runāja Elīna?